histogramma ir stabiņu. Ļoti populāri izmantot, kad ir intervāli no 1 līdz 3, līdz 6, no 3 līdz 6, no 6 līdz 9, no 9 līdz 12, no 0 līdz 3 ir šādi. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies apkaļ pie video. No 3 līdz 6 ir šādi, no 6 līdz 9 ir kaut kādi šādi dati trāpījušies, tātad no 9 līdz 12 ir šādi te. Ja, un tā burtiski tāda stabiņa diagramma, ja, kur mēs tā attēlojam šos intervālus un augšā tur tos te. Un tad poligons tad vairāk būtu tādām vērtībām, kur ir tāda viena šī te vērtība, piemēram, atzīme. Atzīme ir, nezinu, labo atzīmju skaits 19., 20., 21. un 22. gadā. Ja, tātad, piemēram, te mēs dabūjām varbūt matemātikas gada vērtējumu 19., 20. 21. gadā, un, piemēram, 19. gadā mēs mācījāmies slikti, 20. labāk, 21. pavisam labi, bet tad 22. mēs nokritāmies, jo mēs, nezinu, vairākas dienas nebijām skolā, un tad šāda te zīmē šo te poligonu. Ir savukārt mums poligons, ka mums ir punkti, un viņi ir tātad savienoti. Vienīgais, ko man ātri vajadzētu pārbaudīt, vai tur ko darīt ar to pašu sākumu. Jā, poligons vienmēr sanāk no 0. Nē, nevienmēr sāks no 0. Tad šāds mums ir tāds poligons. Ja mums vajadzētu uzzīmēt poligonu intervāliem, tad mēs ņemtu histogrammas būtībā šos te viduspunktus, stabiņu viduspunktus, mēs viņus savienotu, un tas būtu poligons. Un jā, vienmēr poligons beidzās lejā. Jā, tāpat arī šeit. Ja tu esi ticis šitik tālu, tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Kā sacīt, jāsaka, šādi zīmēs te grafiki, atcīmēs histogrammu un poligonu. Te mums var gadīties, ka mums ir šis te, ja mums tas, tā kā saka, poligons, jā, vai grafiks izskatās kaut kas līdzīgs šādam te, piemēram, paņemsim šādu te, piemēram, arī no uzdevumiem LV. Ja mums sanāk, ja mēs uzzīmējam histogrammu un poligonu, mums sanāk kaut kāda šī tāda tendence, kur lielākā daļa vērtības blīvējās ap vidējo vērtību, ja, tad mēs iegūstam normālu sadalījumu. Ja, tas saucās normāls sadalījums, un ko mums tas dod? Tas nozīmē, ka 68% no visām vērtībām ir plus mīnus viena standarta novirze no vidējās vērtības. Šajā gadījumā, ka mēs no sākuma reiķinājām tās standarta novirzes, un mēs dabūjām, ka šī tā standarta novirze ir 4,20, un vidējais, kur mums ir pašā sākumā, vidējais mums ir 6, jā, tad sanāk 68% no visām datiem atrodās 6 plus mīnus 4,2. 95% no visām vērtībām, 5,5 atrodas plus mīnus 2 standarta novirzes, tad sanāk 6 plus mīnus 8,4, jā, atrodas visas vērtības. Jā, tas 8,3% būtu no kaut kāda 2,8 līdz 10,20. Jā, atrodas visas šīs vērtības. Jā, un izmantojot, ja tas atbilstu normālu sadalījumam. Jā. Šajā gadījumā atzīmes neatbilst normālu sadalījumam, jā, jo viņas ir diezgan randomā. Tās pat nav atzīmes, tie ir kaut kādi skaitļi. Skaitļi neatbilst baigi normālu sadalījumam, jo katrs ir tikai vienu reizi. Tāpēc, jā, nav tāda baigi nav obligāti šis labi izmantojams. Jā, bet, ja mums būtu iedots random standarta novirze un random vidējais aritmētiskais un pateicis, ka izkliede ir atbilst normālu sadalījumam. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video, treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. Tā mēs varētu uzreiz teikt, ka tātad attiecīgi 68% datu ir plus mīnus 1 standarta novirze, un tad 25 dati būtu plus mīnus 2 standarta novirzes. Tad nākamais mums ir kastu diagrammas, kur mēs tādu uzzīmējam burtiski kastes. Tas grafiks izskatās šādi. Mums te ir tā kaut kāda tā vērtība, kur mums ir tie dati x. Tad mēs atzīmējam šo te minimālo vērtību, un tad reku to, kur mēs dabūjām maksimālo vērtību. Un tad mēs apzīmējam reku mediānu, jeb kur mums sanāk mediāna, jeb otrā kvartile. Tad tur, kur mums sanāk šī te pirmā kvartile, un tur, kur mums sanāk trešā kvartile. Šādi te uzzīmējot, mēs iegūstam šos te kastu diagrammu, un viņa parāda plus mīnus, kā tie dati ir izkliedēti. Ja? Nezinu, varbūt jūs tās kastu diagrammas esat redzējuši, kad jūs, nezinu, jūs skatāties kaut kādu, nezinu, vērtspapīra analīzi vai kaut ko, vai kriptovalūtas, tad viņiem ļoti patīk dažreiz attēlot izmaiņas konkrētā laika posmā, izmantojot šo te tieši paņēmienu.